Andi Čakša izstrādājis un valdībā skatīts, tas ir absolūti dekoratīvs, kam nav pilnīgi nekāda seguma, un tā skaitā sasaist ar realitāti. Tā skaitā demogrāfiskie rādītāji īpaši Latgales reģionā, skatoties, kādas tendences būs pēc 4-5 gadi, cik te bērni ies šajā skolā. Sākot no šiem 200 miljoniem, kas ir ikgadēji, sākot to, ka viņam 1. septembrī jāstājas spēkā un vajag uzreiz 40 miljonus, kuras budžetā mēs neatrodam. Mums kolēģis arī apvienotās saraksta kolēģis no Izglītības komisijas Česlavs uz to ir vairāk kārt norādījis, bet, manuprāt, šobrīd kronis visam ir šī monitoringa sistēma. Mums pedagogi kliedz pēc mācību materiāliem, bet monitoringa sistēma pa 21 miljonu absolūti nevajadzīga ar jauniem darbiniekiem un ar jaunu birokrātiju faktiski mēs ieviešam. Nu, mēs prioritāras lietas tāda sajūta, ka mēs pa tiem reģioniem nebraukājam un ar cilvēkiem nerunājam. Ja ir 200 miljoni, tā bilde ir tiešām pozitīva, un to arī apliecina pašvaldību vadītāji. Tāds sīkums, ka mums vajag 100 miljonu vēl veselības aprūpē, kur ir atcerēts jauns likums, kur ir arī daudz pamaz paredzēts, prognozēts un tā tālāk. Nekad 200 miljonus mēs te papildus šajā sasaukumā nevaram pielikt. Nu, pagaidiet, nevaram. Budžeta pieaugums iepriekšējā gadā arī tie bija 100 miljoni. Tas jautājums politiskām prioritātēm, par ko politiķi vienojās.